Liels paldies! Mums jau bija laba tikšanās. Mēs nolēmām ieturēt brokastis. Tas nebija ieplānots, bet mēs to darīsim spontāni, jo mums kopā ir lieliska ķīmija. Irākas premjerministrs ir bijis neticams. Viņš uzvarēja vēlēšanās, kurās daudzi negaidīja, ka uzvarēs kāds cits, nevis tas otrs cilvēks, kurš, manuprāt, nebija labs cilvēks. Viņš nebija labs Amerikai, un es nedomāju, ka viņš bija labs Irākai. Un es spēlēju lomu tajā. Es domāju, man bija ļoti svarīgi, lai kāds ieņemtu amatu, kas spētu paveikt darbu un izdarīt to labi. Un tagad mums ir lielisks jaunais līderis, un viņš uzvarēja vēlēšanās ļoti pārliecinoši, ļoti skaidri, un viņš nebija favorīts. Bet, kad cilvēki viņu iepazina, viņš beigās uzvarēja, un viņš tur paliks ilgu laiku. Es tikai vēlos pateikt, ka ir liels gods šeit uzņemt Irākas premjerministru. Pie mums viņš ir bijis liels cīnītājs un liels Amerikas cienītājs. Mēs to nedaudz pārunāsim ar jums. Bet viņiem ir milzīgs naftas rezervs, viņiem ir milzīgs bagātības potenciāls, un viņiem jau ir liela bagātība, ne tikai potenciāls. Bet viņš īsā laikā ir paveicis lielu darbu. Viņš ir tik ļoti mainījis to valsti, īpaši attiecībā uz to, kā viņi domā par Amerikas Savienotajām valstīm, un mums ir partnerattiecības. Kris tikko teica, ka mums ir milzīgas naftas partnerattiecības, kas pēkšņi sāka veidoties pēdējā laikā, un es domāju, ka jūs tās paziņosiet šonedēļ vai nākamnedēļ. Bet tās ir milzīgas partnerattiecības, viens no lielākajām. Tātad viņi šajā īsajā laikā ir paveikuši fantastisku darbu, patiešām ļoti īsā laikā. Bet viņiem ir lielisks līderis, jaunais premjerministrs. Viņš ir lielisks līderis. Es domāju, ka viņš būs amatā ilgu laiku, un ir lieliski viņu redzēt Baltajā namā. Liels paldies! Paldies! Viņš ir jauns vīrietis. Viņš ir jauns un izskatīgs, kas man nepatīk. Es neesmu ar to apmierināts. Liels paldies par visu! Es pateicos viņa ekscelencei prezidentam Donaldam Trumpam par sirsnīgo uzņemšanu, un šī ir mana pirmā vizīte. Šī ir mana pirmā vizīte Amerikas Savienotajās valstīs. Šī vizīte nebija īslaicīga vizīte, bet gan vizīte, lai paziņot par ekonomisko partnerību. Es runāju ar viņa ekscelences prezidentu. 30. septembrī amerikāņu spēki aizies un amerikāņu uzņēmumi ienāks. Un vienmēr ir ekonomiskā partnerība, nevis militārā, kas veido sociālās attiecības. Es nododu savus sveicienus. Es nāku no pasaulē senākās civilizācijas uz pasaules lielāko ekonomisko un tehnoloģisko centru. Un es atkārtot izsaku pateicību viņa ekscelencei prezidentam par sirsnīgo uzņemšanu. Lieliski! Liels paldies! Lūdzu, varat turpināt. Labrīt! Mani sauc Sādzela Hutaps, un es esmu Apvienoto Nāciju organizācijas prezidents. Es jau ilgu laiku esmu bruņotajos spēkos. Militārā rīcība pret Irānu ir stratēģija, lai atgrieztu viņus pie sarunu galda, vai arī lai viņus salauztu. Tātad režīms dabiski. Galu galā sabruks, un mēs uzskatām, ka mums vairs nav nepieciešami militārie spēki tur. Tā ir ļoti liela operācija. Tagad visas naftas kompānijas sadarbojas ar Irāku un plaukst. Attiecības ir lielisks. Lielisks attiecības bez nepieciešamības pēc militāriem spēkiem. Mēs esam tur, lai viņiem palīdzētu. Mēs esam tur, lai viņus aizsargātu, ja tas būs nepieciešams. Bet mēs nedomājam, ka tas būs nepieciešams. Un kā galveno no tiem, es to uzskatu par pretinieku, viņi varbūt to uzskatīja par draugu, bet es to uzskatu par pretinieku, tas bija Irāna, kas bija liels sloks Irākai, jo viņi bija tuvajā austrumu lielākie huligāni, kā jūs zinat, un mēs tieši par to runājām. Bet viņiem vairs nebūs šīs problēmas, jo Irāna tika ļoti destabilizēta, un patiesībā viņa militārais spēks tagad ir tikai neliela daļa no tā, kas tas bija pirms 4 mēnešiem. Tātad viņiem nebūs šīs problēmas. Es domāju, ka daļēji tas viņiem deva brīvību rīkoties kā nepieciešams. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu naftas kompānijas tagad tur ienāk nepieredzētos apjomos. Liels paldies par jautājumu. Paldies par jūsu jautājumu. Sākumā ir valdības programma. Mērķis ir panākt, lai ieroči būtu tikai valsts rokās. Un šis ir būtisks punkts, par kuru ir pieņemts lēmums, kas nav izvēles jautājums. Lielu daudzumu ieroču jau ir nodevuši dažādi noziedzīgi grupējumi.
Tiem, kas nodos ieročus un kļūs par politisku un civilu organizāciju, mēs sniegsim savu sadarbību. Sākot ar 30. septembri, vairs nebūs nepieciešamības pēc grupējumiem, jo vairs nav pamata to pastāvēšanai. Šī gada beigās mēs izziņosim Nacionālās suverenitātes konferenci. Irākas lēmums ir pašu irākiešu ziņā, un mūsu spēki ir pilnībā spējīgi aizsargāt teritoriju. Pēc 30. septembra mēs nepieļausim nelikumīgus ieročus. Paldies, prezident Trumpa kungs. Vai varētu izskaidrot savu domas maiņu par 20% nodevas piemērošanu Hormuza šaurumā? Kā jūs nonācāt pie lēmuma, kur tikko paziņojāt? Kad es par to runāju vakar, es minēju, ka mēs to darām jau daudzus gadus, un man nekad nav šitis taisnīgi, ka mēs aizsargājam šaurumu, negūstot no šīs situācijas nekādu reālu labumu. Mums nafta nav vajadzīga nekādā veidā. Un tas mums nebija svarīgi, bet tas bija svarīgi mūsu sabiedrotajiem, tas bija svarīgi cilvēkiem, ar kuriem mums ir ļoti labas attiecības, tostarp jūs zinat galvenajām Persijas līča valstīm. Tātad es par to runāju vakar, man šķita, ka tas bija labi. Es saņēmu zvanus no dažādiem cilvēkiem, no dažādām valstīm, karaļiem, emīri un visi tie cilvēki, kurus mēs visi pazīstam un kuri mums patīk. Un viņi patiesībā ir bijuši ļoti spēcīgi partneri. Un viņi teica, mēs labprāt to darītu citādāk. Mēs vēlētos ieguldīt Amerikas Savienotajās valstīs miljardus un miljardus dolāru un turpināt pārspēt rekordus. Jo nekad nav bijis tās brīdis kā šis Amerikas Savienotajās valstīs. Ar rūpnīcām, ar industrijām, ar visu pārējo. Un mēs vēlētos milzīgi ieguldīt Amerikas Savienotajās valstīs, nevis iekasēt maksu. Un man tas patiesībā patīk, jo es nedomāju, ka kādam vajadzētu būt tiesībām iekasēt maksu ne par šaurumu, ne par citiem līdzīgiem jūras šaurumiem citos pasaules reģionos. Es nedomāju, ka kādam tiešām vajadzētu atrasties šādā pozīcijā, bet mēs to darījām kā kompensāciju. Persijas līča valstis ieguldīs milzīgu naudas summu Amerikas Savienotajās valstīs, un tas man bija ļoti apmierinoši. Es domāju, ka patiesībā tas ir daudz labāk. Ja es drīkst arī pajautāt, vai jūs zināt, kāpēc FIB izmeklē senatoru Grehama nāvi? Vai esat dzirdējis, kāpēc viņi bija viņa mājā? Klausos. Paldies. Es nezinu, kāpēc. Es domāju, ka viņiem bija problēma. Viņa tēvam bija līdzīga problēma, kā jūs zināt. Tas ir kaut kas unikāls. Sākumā es dzirdēju, ka tās bija aizsprostotas artērijas, jo viņam tiešām bija aizsprostotas artērijas. Viņam ar to bija problēmas. Es vēlējos, lai viņš būtu labāk rūpējies par sevi. Es domāju, šo problēmu var atrisināt. Bet tas, kas patiesībā notika, bija kaut kas ļoti grūti atklājams. Tas nebija saistīts ar kādu aizsprostojumu. Tā bija pilnīgi cita lieta. Un es iepazinos ar visiem medicīniskajiem ziņojumiem, kas man bija. Baltānamā ārsts atnāca un izskaidroja, kas notika. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir gandrīz neiespējami atklājams. Un ja tas notiek, daudz ko nevar darīt lietas labā. Tas izklausās nožēlojami, bet daudz ko nevar darīt lietas labā. Ja paskatās uz viņa tēvu, viņš nomira no tā paša, aptuveni tajā pašā vecumā. Tātad daudz ko nevarēja darīt. Saka, ka tas ir gandrīz neatklājams. To var pamanīt, ja jums ir ļoti stipras muguras sāpes. Tā ir zīme, slikta zīme. Tātad, ja kādam ir sāpes mugurā, to patiešām ir grūti iedomāties, bet fakts ir tāds, ka tā ir viena no galvenajām pazīmēm. Viņš teica, ka viņam ir problēmas ar muguru, bet neviens neiedomājās, ka tas bija tā dēļ, un ka tas plīst, kā tas notika, ka tas saplīsa. Daudz ko izdarīt vairs nevar. Es tur nesaskatu lielu ļaunumu. Es zinu, ka apkārt klīst sazvērestības teorijas, un es nedomāju, ka FIB ar to nodarbojās. Es domāju, ka FIB vienkārši tērē laiku. Jā, kungs. Par iepriekšējo jautājumu. Šī ideja par Hormuza šaurumu jums vairs nepastāv. Tas viss ir pilnībā beidzies. Paldies. Nē, es tev tikko teicu. Jums ir Saudarābija, apvienotie Arābu Emirāti, Katara, Bahreina un Aizabs galvenokārt, un pēc tam vēl citi. Es runāju ar viņiem visiem, un viņi labprāt ieguldītu vēl vairāk naudas Amerikas Savienotajās valstīs rekordlielos apjomos, un tas būtu ļoti pieņemami. Un tādā gadījumā nav nekādas nodevas. Man nepatīk nodevas koncepts. Bet tajā pašā laikā nav taisnīgi, ka mēs aizsargājam šo šaurumu pasaulē, Ķīnai un visiem pārējiem. Man nav iebildumu to aizsargāt Ķīnai vai jebkuram citam, bet nav taisnīgi, ka par to nesaņemam atlīdzību. Mēs to darām jau daudzus gadus, un tas mani satrauc. Tas man jau satrauc jau 25 gadus. Savā pirmajā pilnvaru laikā es darīju tādas lietas, kā prasīju, lai iegulda Amerikas Savienotajās valstīs. Bet darot to šādā veidā, nav nekādas maksas. Viņi iegulda un saņem atdevi no savas naudas, un tas ir labi.
Bet viņi veiks milzīgas investīcijas Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas ir kaut kas, kas man ļoti patīk. Un vai es varu tev pajautāt par šodienas tikšanos, un arī vai jūs runājāt par OPEC? Ir ziņojumi, ka Irāna izdarot spiedienu uz izmaiņām OPEC, pieprasot lielāku daļu un pat apsverot iespēju izstāties. Vai viņš izstājās? Vai es varu pajautāt šim kungam, ko viņš šeit dara? Vai tu gribi zināt? Premjerministri, vai jūs plānojat izstāties no OPEC vai palikt? Cīnās par pārmaiņām. Un vai jūs viņu atbalstīt, kungs? Es viņu atbalstu. Un jūs? Es viņu atbalstīju ļoti agri. Es viņu atbalstīju publiski, ko es reti daru, bet man tas ir izdevies. Mums tikko bija Kolumbija, kas bija liela uzvara. Argentīna bija vēl viena liela uzvara. Mums ir bijušas daudzas. Es atbalstīju, un šķiet, ka visi, kurus esmu atbalstījis ārzemēs, vienkārši uzvar. Un zini, esmu dzirdējis ļoti labas lietas. Es daudz mācos vēsturi, un es patiešām daudz zinu par Irākas vēsturi. Un es sekoju līdzi tam, kas notika Irākā ar vēlēšanām. Un es izteicu ļoti spēcīgu atbalstu, jo biju ļoti neapmierināts ar cilvēku, kuram vajadzēja uzvarēt vēlēšanās. Un šis lielais kungs, es domāju, ka viņš beigās kļūs par lielisku līderi. Viņš uzvarēja, un es esmu ļoti priecīgs. Par OPEC lēmums ir viņa ziņā, varbūt jums vajadzētu jautāt viņam. Nē, OPEC mēs esam tās dibinātāju valstu vidū, bet mēs vēlamies savas tiesības un taisnīgu kvotu Irākai. Irāka cīnījās pret Daesh un visu terorismu ar Amerikas Savienoto Valstu atbalstu. Karš pret Daesh bija ļoti dārgs un iznīcināja Irākas infrastruktūru. Zaudējumi Irākai pārsniedz $400 miljardus. Līdz pat šai dienai pilsētas joprojām ir izpostītas un daudzi cilvēki dzīvo nometnēs. Man ir plāns viņus atgriezt. Godīga kvota Irākai. Ja atceries, pat būdams civilpersonu un bez jebkāda nodoma kandidēt uz prezidenta amatu, es saņēmu nesamērīgi daudz publicitātes, kā tu droši vien esi dzirdējis. Un es mēdzu teikt, neejiet uz Irāku, neuzbruciet Irākai. Atklāti sakot, viņi uzbruka nepareizai valstī un nodarīja daudz posta. Paldies! Ņemot vērā Irānas rīcību, vai jūs nožēlojat, ka atcēlāt jūras blokādi vai piešķīrāt atbrīvojumus no sankcijām? Nē, es viņiem devu iespēju. Es gribēju viņiem dot iespēju vienoties. Mēs vienojāmies pirms 2 dienām, tas bija izdarīts, bet pēkšņi viņi netika galā. Viņiem kaut kas līgumā nepatika, viņi nespēja to izpildīt. Un viņi šāva pirmie, un tā bija liela kļūda, ka viņi šāva pirmie, jo mēs viņus iznīcinājām. Viņi ir ļoti sarežģīti cilvēki. 47 gadus mēs to esam pacietuši. USS Corvamore, ja jūs atgrieztos laikā, 1000 cilvēku, 1000 amerikāņi tika nogalināti. Daudzi karavīri tika nogalināti. Daudzi karavīri staigā apkārt vai pat nespēja staigāt. Es domāju, viņi tika tik smagi ievainoti. Rokās, kājās, sejā, ar Soleimāni, ar spridzekli. Viņi to sauc par ceļmausu spridzekli. Lielākā daļa cilvēku to sauc par ceļmausu spridzekli. Tas ir katastrofa. Un es viņu nogalināju savā pirmajā pilnvaru termiņā. Ja es to nebūtu izdarījis, varbūt šodien vēsture būtu citāda. Viņš bija traks ģēnijs, viņš bija traks, droši vien lunātiķis, bet viņš bija ģenerāls un pilnībā kontrolē valsti. Un es tiešām domāju, ka Irānas līderi baidījās no Soleimānī. Bet es viņu nogalināju. Un starp citu kopā ar viņu tika nogalināts arī ļoti slikts cilvēks. Viņi tidās lidostā. Un ļoti slikts cilvēks no Irākas, kurš starp citu bija Irākas līderis, tika nogalināts tajā pašā incidentā. Tāpēc es nezinu, vai es tev izdarīju pakalpojumu vai nē. Es tev nekad šo jautājumu neuzdevu. Iespējams, tu to zināt labāk nekā es. Bet es domāju, ka tas, ko mēs izdarījām ar Irānu, bija gandrīz pilnībā atņemt viņiem militārās spējas. Turpini. Paskaidro to. Viņam tas ir jādzird. Paskaidro. Tajā laikā es nenodarbojos ar politiku, un katru reizi, kad vēlējos runāt par nākotni, par to, ko mēs darīsim, viņi man izskaidroja neseno pagātni. Paldies, prezidenta kungs un seniora Kurdistāna. Prezidenta kungs, paldies par jūsu laiku. Pagājušajā gadā maijā Kurdistānas reģiona premjerministrs Masrūrs Barzani parakstīja aptuveni $110 miljardu vērtus enerģētikas līgumus ar Amerikas uzņēmumiem šeit, Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā. Prezidenta kungs, ja Bagdāde un Erbīla labāk sadarbojās, šīs investīcijas var pieaugt un pieaugt.
Kāda ir jūsu vēsts un padoms līderiem Bagdādē un Erbīlā, lai viņi strādātu kopā? Kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Tāpēc, ka jūs esat mūsu brīnumdari, prezidenta kungs. Man ļoti patīk šis jautājums, jā. Tas līdz šim noteikti ir mans mīļākais jautājums. Liels paldies par šo jautājumu. Skaties, Bagdāde, es domāju, un es un šī valsts, mēs kopā paveiksim lielas lietas. Mēs pēdējā laikā neesam daudz kontaktējušies. 4 vai 5 gadus ar iepriekšējo administrāciju. Irākai ir milzīgs potenciāls tās naftas dēļ, un arī citu iemeslu dēļ, bet galvenokārt tās naftas dēļ. Un mēs veiksim daudz darījumu, mēs radīsim daudz darba vietu abās valstīs un iegūsim daudz naftas. Tiek iegūts daudz naftas, un to dara amerikāņu uzņēmumi. Tagad tās galvenokārt ir amerikāņu kompānijas, viņi nevēlās sadarboties ar citiem. Viņi vēlās sadarboties ar Ameriku, un tas ir labi. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es tik stipri jūtu, ka šis būs lielisks premjerministrs, un es par to cīnījos. Kā jūs raksturot savas attiecības ar Kurdistānas reģionālo valdību šobrīd? Jo premjerministrs vakar izteica paziņojumu un pauda jums pilnīgu atbalstu. Katra Irākas reģions ir kā ķermeņa loceklis. Es neatšķiru vienu locekli no otra, un es nevaru nogriezt daļu no sava ķermeņa. Kurdistāna ir būtiski Irākas daļa, tāpat kā Basra vai citas provinces. Bet vai tas, ka par viņu tika teiktas tik labas lietas, nozīmē, ka viņam patīk cilvēks, kurš tās teica? Lūdzu, turpiniet. Paldies, prezidenta kungs. Man ir viens jautājums jums un vēl viens premjerministram. Paldies. Pirmais jautājums, premjerministra kungs. Kāpēc jūs izvēlējāties Amerikas Savienotās valstis kā savu pirmo tirdzniecības partneri? Un kādas konkrētas pasākumus jūs spērsiet, kad atgriezīsieties Irākā, lai nodrošinātu, ka līgumi, kas tiek noslēgti Vašingtonā, tiks īstenoti? Kā finanšu speciālists, es analizēju ekonomisko situāciju. Tas prasa partneri, ar kuru dalīt šo atbildību, un galvenais no tiem ir Amerikas Savienotās valstis. Tādējādi mana vizīte nebija īsa vai bez iemesla, un tā nebija emocionāla, bet gan racionāla. Inflācija pagājušajā nedēļā palēninājās līdz 3,5%. Jā, paldies. Vai tas tagad turpināsies bez streika problēmām? Domāju, ka jā. Domāju, ka turpināsies. Inflācija ir samazinājusies. Mēs mantojām vissliktāko inflāciju mūsu valsts vēsturē. 48 gadu laikā tā bija vissliktākā mūsu valsts vēsturē. Baidena miegainā Džo laikā. Viņš var būt miegains, bet neviens nerada inflāciju tā kā viņš. Es to mantoju un tiku vainots, bet tā nav mana vaina. Mēs šo problēmu risinam un esam paveikuši lielisku darbu. Skots, Hovards, Marko un Pīts, jo viņš uzmanīgi seko saviem naudas līdzekļiem, vai ne? Bet viņi paveic fantastisku darbu, mēs visi paveicām fantastisku darbu. Tad mums bija vissliktākā inflācija mūsu valsts vēsturē. Es gribu teikt, mums bija mēneši, kad inflācija bija 9%, 10%. Un tagad mums ir tikko iznācis ziņojums, tas tikko iznāca, paldies. Ziņojums bija neticams, Inflācija ir ievērojami samazinājusies. Tas nozīmē, ka cenas ļoti krītās un mēs darām lielisku darbu. Atcerieties to uz vēlēšanām. Atcerieties vidustermiņu vēlēšanas. Es saku tai kamerai, atcerieties to, jo neviens cits to nav spējis izdarīt. Cenas krītas diezgan ievērojami un mēs tās samazināsim vēl daudz vairāk. Cilvēki visā pasaulē gaida jūsu ceturtdienas paziņojumu par balsošanas iekārtām un vēlēšanu integritāti. Vai jūs varat mums sniegt ieskatu par to, ko sagaidīt? Paldies! Es to pagaidām atstāšu vēlākam. Mēs risināsim šo jautājumu un mums būs vēl ko teikt. Bet paskatieties uz cilvēkiem, kas skatās. Tomēr es labāk paturēšu to vēlākam, bet tā tiešām ir liela ziņa. Tā tiešām ir liela ziņa un mūsu valstī ir jānostājās uz pareizā ceļa. Bet tas ir tas, par ko mēs runāsim ceturtdien. Nav nekā svarīgāk, jo bez brīvām un godīgām vēlēšanām tev nav valsts. Mēs apspriedīsim arī citas lietas, bet tas būs ļoti svarīgs paziņojums. Jā, tieši tā. Prezidenta kungs, jā. Prezidenta kungs, jūsu valdība centās veidot Irākas vadību un nosacīja Amerikas atbalstu ar prasību atbruņot proirāņu kaujinieku grupējumus.
Tuvojoties 15. septembra termiņam, kas notika Bagdādē? Vai tas ir viss? Vai ASV karaspēka izvešana no Kurdistānas joprojām notiek kā plānots? Viss kārtībā. Mums šeit viss ir lieliski šobrīd. Es pat pasūtīju negaidītas pusdienas, vai ne? Tā tas ir, bet nē. Parasti man šķiet, ka es nekad neesmu darījis tā, ka mēs neēdam pusdienas. Es teicu, ejam pusdienās, jo man viņš patīk. Vismaz vienu reizi. Man viņš patīk, tāpēc es domāju, ka viss izdosies ļoti labi. Vai kungs plāno parakstīt sankcijas pret Krieviju 1 vai 2 nedēļu laikā? Vai jūs tās parakstīsiet? Es zinu, ka Lindsejs Grejams to ļoti vēlējās. Es domāju, ka viņi varētu pievienot Irānu. Viņi pievienos Irānu, un tas ir ļoti svarīgi, ja viņi to izdarīs. Viņi var pievienot arī Hezbollah, lai atbalstītu sankcijas, ja jūs darat biznesu ar Hezbollah. Tātad mēs to izskatām, bet viņi par to nopietni domā, un tas ir par godu Lindsejam. Lindsejs, tā bija viņa lieta. Viņš to gribēja vairāk nekā jebko citu, saproti? Tu zini, kā viņš jutās. Un pastāv labi iespēja, ka tas notiks, bet viņi vēlētos tajā iekļaut Irānu un Hezbollah. Tā es dzirdu. Ja būs sekundārās sankcijas pret Ķīnu, Indiju un Eiropu. Bet mums būs jāredz, tas netika apspriests. Premjerministrs Al-Kadimi nespēja nodot valsts kontrolē to, kas atrodas miliciju rokās. Kā jūsu lēmums palīdz jums īstenot šo vīziju? Un mans otrais jautājums, kā jūs redzat nākotnes attiecības starp Kurdistānas reģionu un Irāku? Es domāju, ka viss būs kārtībā. Es domāju, ka tuvajos austrumos cilvēki, ticēt vai ne, apvienojas. Mēs tiekam vaļā no tuvo austrumu iebiedētāju. Irāna bija tuvajos austrumos galvenais iebiedētājs. Viņi iebiedēja Irāku, viņi iebiedēja visas valstis. Viņi bija viņi. Visos tuvajos austrumos valdīja bailes no citām valstīm. Es to saprotu, bet bija bailes, bet tagad vairs nav baiļu, jo viņa militārās spējas tika iznīcinātas. Un vairs nav baiļu. Es domāju, ka tuvie austrumi apvienojas kā vēl nekad iepriekš. Jūs nevarat pieļaut dominējošu spēku, piemēram, Irānu, kas nogalinātu 52,000 protestētāju. Jūs zināt, un viņi to izdarīja. Neviens nevēlās par to runāt. Es arī negribu par to runāt. Viņi nogalināja 52,000 protestētāju. Tāpēc galu galā es uzskatu, ka visi reģioni apvienojas. Un šis cilvēks noteikti būs viens no lielajiem līderiem. Viņš būs viens no lielajiem līderiem tuvajos austrumos. Lūdzu, turpiniet, jā. Lūdzu, izskaidrojiet to. Un es domāju, ka mēs varētu par to runāt ļoti ilgi. Bet svarīgākais ir tas, ka tagad mums ir fantastiskas attiecības ar daudzām valstīm. Es tikko atgriezos no NATO. Daudzi no jums tur bija un redzēja, kā tas notika. Tas bija fenomenāli. Godīgi sakot, tā bija gandrīz kā svinēšana. Un viņi mīl Amerikas Savienotās valstis. Viņiem pat patīk bet viņi mīl Amerikas Savienotās valstis. Un mēs tur samazināsim izmaksas par $100 miljardu iespējams. Bet NATO pasākums bija neticams. Šodienas pasākums ir neticams. Šī ir potenciāli ļoti liela valsts. Un daudzi cilvēki teiktu, ka tā ir liela valsts. Mēs palīdzam. Mēs vēlamies palīdzēt. Mums ir fantastiskas attiecības ar jauno premjerministru. Viņš ir spēcīga personība. Viņš ir ļoti gudrs cilvēks. Viņš ir ļoti atzīts, citādi viņš nebūtu uzvarējis šajās vēlēšanās. Tās bija ļoti konkurētspējīgas vēlēšanas, un viņš iznāca uzvarētājs, un tas ir liels notikums. Gribu teikt, tas ir patiešām liels notikums. Un es tikai gribu pateikt, ka Amerikas Savienotās valstis nekad nav bijuši labākā stāvoklī. Mums klājas labi. Šodien ASV strādā vairāk cilvēku nekā jebkad vēsturē. Paldies! Ir vairāk būvniecības, rūpnīcu, industriju un mākslīgā intelekta. Tiek būvētas automobiļu rūpnīcas rekordlielā skaitā, vairāk nekā jebkad agrāk. Tarifi tika izmantoti pārdomāti, un uzņēmumi un valstis masveidā nāk uz valsti būvēt rūpnīcas, jo tādā gadījumā tarifi netiek piemēroti. Mums ir $19,2 triljoni. Savukārt Baidena valdība 4 gadu laikā sasniedza mazāk nekā 1 triljonu. Mēs esam sasnieguši 19,2 triljonus 12 mēnešu laikā. Neviens nekad nav redzējis neko tam līdzīgu. Mūsu attiecības ar Irāku, es teiktu, ir no netik labām kļuvušas par izcilām. Un mums būs ilgtermiņa attiecības ar Irāku. Mums būs ilgtermiņa attiecības ar cilvēku, kurš būs liels līderis. Jūs redzēsiet, varat pierakstīt to, ko es saku. Es zināju, ko daru. Šis cilvēks būs liels līderis tuvajos austrumos. Viņa ietekme izplatīsies visā tuvo austrumu reģionā. Un mēs esam ļoti priecīgi. Priecīgi, ka viņš ir ar mums. Liels paldies!
Liels paldies, ka noskatījāties šo video līdz beigām. Atbalstiet mūsu projektu un sniedziet finansiālu ieguldījumu, izmantojot PIX atslēgu, kas redzama jūsu ekrānā. Mēs esam neatkarīgs kanāls, kas koncentrējās uz to, lai sniegtu jums patiesu informāciju. Jūsu ieguldījums mums palīdz turpināt pastāvēt.